Labdien! Šodien mēs ar jums aplūkosim, kādas asis un kāpēc tieši šīs asis mēs skatīsimies tad, kad mēs meklēsim trigonometriskās funkcijas vērtību. Jau iepriekš mēs zinām trigonometrisko funkciju likumsakarības. Piemēram, mēs zinām, ka sinus tas ir pretkatete pret hipotenūzu. Tātad, paņemsim kaut kādu vienības riņķa pagrieziena leņķi. Un, piemēram, šo leņķīti x. Es zinu, ka sinus no x, tas ir pretkatete, kur šī katete apzīmēta ar a, tad pretkatete, kura man ir vienāda ar a, pret hipotenūzu. Bet hipotenūza vienības riņķī ir tas pats, kas rādījus, bet viņš ir vienāds ar viennieku, jo tas taču ir vienības riņķis. Tātad es varu pateikt, ka sinus no pagrieziena leņķa x vai parastais sinus x ir vienāds ar vērtību a. Re, kur man ir vērtība a, tātad šīs katetes garums, es varu paralēli pārnest uz šo y kasi un dabūt tādu pašu vērtību a. Tātad, kad mēs meklēsim sinus vērtību, mēs skatīsimies uz y kasi. Līdzīgi ir arī ar kosinusu. Tātad kosinus x, tas ir piekatete, kuru man apzīmēta ar b, pret hipotenūzu. Hipotenūza tas ir rādījus. Tātad es dabūšu vērtību b, jeb katetes garumu b. Tāpēc, kad es meklēšu kosinusu vērtību, es skatīšos uz x asi. Bet kas būs tad, kad man būs kotangens vai tangens? Tātad, es zinu, ka, lai dabūtu tangensu, man vajadzēs skatīties uz piekateti. Nevis piekateti, bet pieskari. Re, kur es novilku pieskari, un tas man būs tangens vērtība. Es uzzīmēšu taisleņķi trīsstūrīti, piemēram, paņemšu kaut kādu šādu pagrieziena leņķi un uzzīmēšu viņu tādu garāku. Re, kur šeit man ir pagrieziena leņķis x. Tātad es zinu, ka tangens no x vērtības no leņķa x ir tas pats, kas likumsakarība pretkatete pret piekateti. Tātad, re, kur šeit man ir pretkatete, pretkatete es nezinu apzīmēšu a, bet šeit otra katete man ir tas pats, kas rādījus. Un rādījus man ir vienāds ar viennieku. Tātad es saku, ka tas ir a dalīts ar 1, jeb parastā vērtība a. Tāpēc es varu pateikt, ka re, kur šī pieskare ir tangensa vērtības. Un es skatīšos tieši uz tangensa vērtībām. Bet kas būs ar kotangensu? Pirmkārt, es paņemšu kaut kādu pagrieziena leņķi, piemēram, šādu pagrieziena leņķi. Jā, re, kur viņš ir. Un pieskare man būs vajadzīga tieši šeit. Vajag mazrusciņu augstāk, tā kaut kur šeit. Re, kur man būs pieskare. Paņemsim šādu pieskari. Tātad, ko es zinu? Pieskares vērtība man ir šeit viennieks. Re, kur es redzu, ka man ir taisleņķi trīsstūrītis, kuru man tomēr vajag vēl piezīmēt klāt. Re, kur zīmēju taisleņķi trīsstūrīti un saprotu, ka kotangensa vērtība no x leņķa nevaru paņemt no x, paņemšu no y, jo tas ir pavisam cits leņķis, tad re, kur šeit man ir y leņķis. Tātad kotangens no y, tas ir tas pats, kas piekatete pret pretkatete. Piekatete šeit man būs kaut kāda, piemēram, b vērtība. Tātad man būs b pret viennieku, jo re, kur šīs nogrieznis ir viennieks, es viņu varu pārnest paralēli un vērtība būs tāda pati. Tāpēc kotangens no y tas ir tas pats, kas b vērtība. Re, kur viņa ir. Re, kur šīs nogrieznis, tas ir b vērtība. Es arī viņu varu paralēli pārnest un dabūšu šeit to pašu b vērtību.
Tāpēc, kad mēs meklēsim kotangensa vērtības, mēs skatīsimies uz šo pieskari. Paldies par uzmanību! Visu labu!